Otrais periods arī 2 vārtus Latvijas izlases guva otrajā periodā. Te atkal lielisks sākums un arī Latvijas. Rezultāts stāvokli 1-0 Latvijas izlases labā un otrā perioda otrās minūtes pašā ievadā Gars Golokovs ir tas, kurš liek punktu. Labs rīgrups sanāca Latvijas izlasē. Atkārtotais uzbrukums un te laba piespēle gar vārtu priekšu un Golokovam bija tikai jāpaceļ ripu pietiekam augstu pār kā aizsargam. Pat nē, tur bija vairāk brīvās vietas un precīzs metiens stūrī un viens no Latviju vadībā. Vēlreiz cīņa laukuma stūrī. Un tad otrs puses vārtu gums! Andrijs Ravīnskis tiek pie iespējas gūt vārdsiem. Bija iespējas vēl pirms tam, bet tagad viņš to arī spēja izdarīt. Ja mazākumā nebija sekmējies izcelties, tad te no neērtās apslidot vārtu un 2-0. Skatāmies vēlreiz te iespēlēt ripu vārtu priekšā. Ravīnskis izvēlās slidot apkārt vārtiem. Nepagūst līdzi Ravīnskim Vīzers un tuvajās stūrī ar spēku iestam ripu vārtos Ravīnskis. Bet jāatzīmē vispār kopumā tā. Un panāca 2-0. Tagad 20 minūtes vēl pamatlaikā. Jā, tieši tāpat kā vakar Latvijas izlasē otrajā periodā izdevās gūt 2 vārtus un tūlīt trešie. Uzreiz trešā perioda pašā sākumā un otrais vārtu gūms Andrijs Ravīnskim. Andrijs Ravīnskis rezultatīvs Somijā, vai nu tas būtu mestis vai arī augstākā līga, un arī Latvijas izlasē viņām tagad 2 vārtu hokeja spēle. Izcīnīto pozīciju vārtu priekšā Ravīnskis. Pirmais tiek pie atliekošās ripas un no nērtās Lapstiņas puses. Sit ripu vārtos. Uzvarēja iemetienā Ēglē un ātrs metiens un ripi vārtos. Rihards Bukarts. Ne tikai pirmais punkts, bet pirmie vārti arī viņam kopš oktobra. 4-0. Ļoti ātri sakārto vārtu gūmu šajā skaitliskajā vairākumā. Ir uzvarēts iemetiens Daugoviņš, tiek pie ripas ātri piespēle uz Rihardu Bukartu un vienā pieskārienā ļoti spēcīgi met pa vārtiem Rihards Bukarts un trāpa pretkustībā esošajam Vīzeram virs pleca. Metiens tieši iepretīm vārtiem, kas tiek apturēts, bija Gustavs Ozoliņš. Un tagad vienatnēji Cvergers! Un iemet ripu vārtos. Austrijas komanda gūst vārds un atkal tas ir Cvergers. Un jau iepriekš viņam bija tās tālās piespēles, kas tika adresēts jau šodien. Tās nebija sekmīgs. Vakar, un negluži līdzīgā, bet uz šādu virzienu arī tendēts uzbrukums bija sekmīgs. Te bija vairāk vietas Cvergeram nekā vakardienas vārtu gūmā. Meistarīgi Cvergers nospēlēt. Tas ir labākais Austrijas izlases spēlētājs šajā izlases modelī.